Čau. Labs pagriebs jūs mājās. Tuvojas Ziemassvētki. Vajag dāvanas. Bet varbūt jums tāpat kā man ir apnikušas visas parastās dāvanas. Kartiņas, zeķes, tosteri un kaut kas tāds. Bet man liekas, ka viņš var palīdzēt mums šajā lietā. Jā, es jums varu palīdzēt. Es esmu atradis dažādas dāvanas, kuras var nopirkt šeit pat Latvijā. Dažas tādas interesantākas, dažas tādas, kuras jūs nedāvinātu Omei. Bet, man ir šeit 10 dāvanas, un tev būs jāmin, cik viņas apmēram maksā. Un, lai padarītu to interesantāku, mēs varam skaitīt arī punktus. Un zaudētājiem kaut kas būs jādara. Labi, tātad. Es uzvaru, ja es vairāk kā pusi uzminu pareizi. Jā. Un ja mazāk kā pusi, tad es zaudējis. Jā. Tas, kurš zaudējis, tam pašam sev jānogriež mati. Jā. Nekāds frizieris, nekāds speciālists, pats sev apsēdies pie spoguļa, ieslēdz gaismu un dari, ko vari. Jā. Sākam. Tātad jūs esat sanākuši kopā, visi ģimene Ziemassvētkos, jums vajag kaut ko likt galdā. Un šeit ir laba piedāvā, tā kā odziņa, vienredža gaļa. Šito es redzēju vienā latviešu internetu veikalā. Maģija katrā kodienā. Iedomājieties, jūs kožat un maģija kaut kā atnāk Santa Claus. Nekoši vēlreiz maģija tur. Jums zem eglītes ir visas jūsu dāvanas. Es uztraucos par termiņu. Kad ir bijis pēdējais vienradzis? Jā, varbūt viņus sapārēja kaut kā. Labi, tā tad. Kas Tev man ir jāmin, jāsaka? cik viņš maksā. Cik maksā tā viena buņģiņa? Es tev dodu tā kā tādu lauku, vai tas ir, vai viņš maksā vairāk par 15 eiro vai mazāk par 15 eiro. Viens šādu buņģiņu tur ir. Viņš nav tieši 15? Nē, viņš nav tieši 15. Viņš ir vai nu, tā jāapsaka vai nu vairāk, vai nu mazāk par 15 eiro. Cenas ir pārtaisīts no dolāriem uz eiro, tā kā lai viss saprastu. Labi, tā tad. Burciņa ar vienradža gaļu. Jā, es nezinu, cik tur ir iekšā kaut kādi 156 gramu, man liekas, rakstīt tur. Labi, es saku, viņi maksā vairāk par 15 eiro. Jā, tev taisnība, tāda burciņa maksā 22 eiro. To es varētu uzdāvināt sanam sunim Ziemassvētkos. Jā, bišķi dārgi, ne? Viņš bijis labs stundu šogad. Tātad nākošais, kas ir Ziemassvētki bez sniega? Nekas, un tagad izsaka, ka nebūs sniegs šajos Ziemassvētkos. Tāpēc tev vajag sniegu, magical snow. Tas ir dzēriens? Nē, tas ir tā kā buņu taties vaļā, ieber viņš tā kā pulveris ir pievieno ūdeni un notiek ķīmiska reakcija un tā kā iznāk sniegs ārā. Viņš ir jūtas. Viss izteba sniegu, cik viņš daudz izdala? Es nezinu, bet tāda burciņa ir un... Jā, tev vienkārši apvieno ūdens un viņš tā kā ne tā kā uzputos, bet, paliek tāds tā kā... Jā, lai sētniekiem priecīgāk. Tu to taisi iekšā, ap eglīt vai palodas. Viņš nekūst? Nē, viņš tā kā es nezinu, es redzēju video. Labi, saki cenas. Vai viņš maksā vairāk par 2 eiro vai mazāk par 2 eiro? Ļoti maz. Ļoti, tā, jā. Cik no tā man sanāk sniegavīri? Ne jau lieliem mūsu augumā. Es tā kā, nezinu, tur var parādīt video, ka viņš izdalās tā ārā. Nē, es ticēšu. Labi, es saku. Es domāju, viņš maksā kaut 4 eiro, tad vairāk bija. Jā, pārējais viņš maksā 3,95. Tātad jūs esat priecīgi visi tur pēduši, jā, vienreģu gaļu, tur mētētas sniega pikām, bet, tas ātrs sniegs beidzās noteikti. Jums vajag kaut ko citu. Šeit ir Tamagotchi. Tā ir klasika. Es pat nezināju, ka viņas tādas pārdod un ražo vēl. Un, jā, Tamagotchi. Tu vari viņu izaudzināt un tur iet skolā un mazgāties un tā. Un vai viņš maksā vairāk par 2 eiro vai mazāk par 2 eiro? Tie ir jauni Tamagotchi vai vienkārši atrasti vecie kaut kādā kastē? Jauni. Vecie būtu nošīkāt gaņu un nezinu. Būtu lielāks ekrāns, taču tagad viss mazāks paliek. Labi, es teikšu, ka mazāk, kaut kur eiro 95 kaut tāds. Pārreiz, eiro 95. Jā. Jā. Ok, Es esmu labs šī spēlē. Jā. Tālāk vēl viena dāvana, kas, patīk bērniem, vai arī pat mums nesen. Atceries, es zinu, ka tev pat bija tāds, kur tu viņu ņem šā te, un viņš slīd uz priekšu, un tu vari vienkārši viņam ar vienu roku slīd. Cerams, ka tu rādīs bildi, kas tas ir.
Jā, nu tas tā kā žēlē, un viņš tā kā iet pa apli, tā kā, nu, jā. Vai viņš maksā virs 2 eiro vai zem 2 eiro. Tas lētās dāvanas, zin kā, Jā. bērniem. Nu, es saku, ka virs 2 eiro. Nepareizi. Nākošā lieta, zināt, kā visiem gadās kaut kas, un pirms Ziemassvētkos sēžos, esmu biedies, tur kaut ko priecāties, spēlēties, domāju, ka nakts tikai pirmdienas, bet nē, jums iznāk ne tas, kas ir vajadzīgs, un tāpēc jums vajag, Ko tu ēd Ziemassvētku? tāpēc jums vajag ārkārtas apakšbikšu dispenseru, es nezinu, kā Latvijas tulkojās, šāvējs, un tā, jā, tas ir, viss izmēri, viņas staipās gaņo vai kaut kas tāds, bet, nu jā, vienkārši paņem. Nu, tā kā salvets, un tur Cik prādās tur iekšā? jauns. Es nezinu. Kāds 10 varētu būt. Nu tā, brīvdienām pietiks. Un jā. Viņš maksā vairāk par 10 eiro vai mazāk par 10 eiro. Tad kastīti. Tā kā apendes maksā normāli, kad 5 eiro čaļiem. Nu, tas Un ja tur ir 10, tad, es nu, nezinu, cik tur ir iekšā. tad nu vairāk. Varbūt nav 10. Es saku vairāk. Mazāk. 8 eiro. Tālāk. Šī ir tāda ļauna dāvana cilvēkam, kuriem jums nepatīk. Šis ir likvidējis vai latviski šķidrā pakaļ. Tieši tulkojumi ir rullē. Tas ir tā kā aerosols, tu viņu izsmidzini, un viņš vienkārši ir pretīgs aromāts, ļoti pretīgs aromāts. Turās 4 līdz 6 stundas. Vienkārši, ja tu negribi kaut ko sināt, piemēram, ja tu negribi, ka visi ģimeni visur atbrauc pie tevim, paņem izsmidzini mājās, pasaka, bet man te nobedzās kaķis. Neviens netic, atbrauc, viņš gan pavemi un brauc projām. Tātad šitā mazā tā kastīte, bet viņi ļoti smirdi. Es redzēju YouTube challenges, Nu. kruč, jā, viņi ir nereāli smirdīgā. Viņi maksā vairāk vai mazāk par 5 eiro. Viņi ir maziņi, vai ne? Nu jā, un tā kā deguna pušu. O, ja sajauktu. Ak, nē. Fū. Viņš ir tā kā kaklā puš mēs jā. Nu, tāds tā kā čik. Fū, kaklā. Viņš varētu garšot slikti arī. Jā. Labi, es saku vairāk par 5 eiro. Jā, viņš maksā 6 eiro. Tā kā ziemā ir diezgan augsts, jāprūpēs arī pašam par sevi. Un tas ir The Willy Warman, vai arī, nu, tas ir silītais priekš tava Pētera. Ja jums pazīstams kāds Pēters, dodiet viņam. Es nezinu, kā darbojas, nu, ja jūs kaut ko redzat, jā, nu, tā kā skaistu. Vai es esmu ļoti priecīgs, nezinu, kas notiek, bet, nu, varbūt viņi var uzadīt citos izmēros vai kā, bet, nu, jā. Man liekas, tu esi nesvarēji sapratis to dāvanu. Nu, kas tas ir? Tas ir tavam mazajam brālītim Pēterim, dūrainīts, un viņam ļoti garš īkšķis. Jā, nē, aprakstā nebija tā rakstīts. Tātad šis te sildītājs priekš tā Pētera maksā vairāk vai mazāk par 10 eiro. Nu tā kā man mazais Pēterīts brālīts ļoti svarīgs, tad, nu es teiktu, zem 10 eiro. Jā, viņš maksā 8 eiro. Tad tu esi parūpējies par bērniem maziem, kas tad tur radi brāļu māsas, tu esi parūpējies par savu siltumu. Omītē ir ko darīt. Omītē, jā, un te ir arī, te būs tā kā spilvens priekš tiem, kuriem kakls baigi lūgst. Nē, bet, nu, kur ir noguruši. Nu, priekš veciem cilvēkiem viņi tur sēž pie galda. Tas tas, ko tu mašīnā liec apkārt? Jā, tāds, ko liek apkārt, tikai šitas ir Santa Claus dibens, kurš vēl izdveši skaņas, tu uzspēj uz tās pogas, uzspēj te, un tad ir skaņa ar tekstu, tie zirņi nebija labi. Nu, vai kaut kas tāds, tikai anglis, protams. Tātad šāds te spilventiņš, viņa ļoti mīksts, bet, nu, tā brūnā strīpa man biedē. Nezinu, kas tur bijis iepriekš. Un viņš maksā virs vai zem 15 eiro. Nu, ir Ziemassvētki, atlaižu laiks, es teikšu zem 15. Jā, 14 eiro. Kurš tādu vispār pērk? Nu, visi tur kārtīgs un Ziemassvētks, bet, nu, nav tāda īsti dzīvības pazīme, jo visi ir piedušies un jau tur atlūzuši gan īsti, tāpēc jums ir kaut ko dzīvelīgu mājās. Šis ir taurenis burkā. Taurens burkā. Īsts dzīves? Īsta lieta taurens burkā. Jūs varat nopirkt, es nezinu, cik ilgi viņš dzīvos, nezinu, pa garantiju 2 gadi vai gads vai sekunda vai kā, bet jā, te kaut kāds jūs varat ar viņu spēlēties, viens kliķis. Viņu var vest ārā? Nu jā, var, mēģināt. Nezinu, vienkārši sludinājums, bet mājaslapā. Viņš ir lietots? Šis ir latviešu mājaslapā, Latvijā tādu nopirkt.
veikalā, es neteikšu, vai būs reklāma, bet pameklēt, var nopirkt. Un, jā, dzīves taurens burkā, var skaties vienkārši. Tā kā uz zivi apmēram, skaties uz zivi. Es nezinu, kā viņš pārtiek. Varbūt kāds kāpus jāienotiek. Un, jā, viņš maksā virs vai zem 30 eiro. Cena ir diezgan Es domāju, tas ir viegli. Zem 30 eiro. Viņš maksā 32 eiro. Jā. Internet veikalā. Ko viņš māca? Viņš man čības pienesīs vai pasnieku aizbiedēs? Tas ir dekors, interjera priekšmets. Gejiem patīk. Un pēdējā lieta, pirms es uzdāvinu Tomai smartphone vai touchscreenu, un viņi nemāk ar viņu rīkoties. Viņi nespēr, kur jābāž. Nu. Jā, tāpēc ir domāta klausula, kā veciem telefoniem. Viņš pēc klāt, kā banāni, es nezinu, kāpēc banāns, kā es vienkārši klausulu uztaisīju, viņi ir klausula vienkārši. Nē, tā. Tāpēc Koma bieži jauc tāpat klausula ar banānu. Jā. Halo, Zilma! Runā skaļāk. Jā, tātad klausula banāns omītē maksā virs vai zem 10 eiro. Es domāju, ka viņa maksā virs 10 eiro, jo tas tomēr ir banāns un tāds nav katram uz ielas. Ne visi iet tur ar banānu runā. Jā. Tu būsi īpašs. Tu tiešām būsi īpašs, jo viņi maksā 12 eiro. Kāpēc 12 eiro maksā pat tādu, ja tu var nopirkt ja tu nopirkt vairākus sniegus un padarīt. Nu, ja tu dzīvo ķēngragā, tu negribi likt savu smart iPhone pie sejas. Tu viņu tur kabatā, tev zvana, tu sit pa viņu, haļo, un runā pa banānu. Banānu tev neviens neņems nost. Un tev ir piekot uz ielas tāpat par stulbumu kaut kādu. Atpalikuši cilvēkus nesit. Nu jā, tā tikai liek. Tā tad viņš uzminēja vairāk kā pusi pareizi, un tas nozīmē, ka man būs jāgriež mati pašam sev. Tas video būs otrdien. Gaidiet līdz tam, un jūs redzēsiet. Paldies, ka skatījāties mūsu video. Ja patika, spiediet patīk. Un tiekamies otrdien, kad viņam vairs nebūs matu. Jā. Čau. Čau.